Čau! Labdien! Mēs braucam tagad uz Priekuļu veselības takas, laikam tā viņas saucās, tur es saprotu ir vairākas takas kopā. Neatceros kādas, kaut kur redzēju, viena meitene bija ielikusi kaut ko par tām takām. Tā kā man bija jābrauc jāapskata uzreiz. Nu nē, vienkārši sanāk mums pa ceļam. Mēs paliksim atkal mājiņā, protams. Mājiņa, man liekas, atrodas Vecpiebalgā. Pēc tam pastāstīšu, es neatceros. Tātad mēs esam klāt. Man ir jāieslēdz arī, lai man ieraksta maršruta. Mums darbā ir walking challenge, un tad visu laiku, kad es kaut kur steigājos, tagad jāslēdz iekšā, lai uzrādās, savācās man tie kilometri. Man tagad no 2. aprīļa jau ir 227 kilometri, Ak, Dievs, es nemāku runāt. Man tagad no 2. aprīļa ir 227,2 kilometri. Tā kā es esmu, protams, pirmajā vietā, ja? Jo tāds ir mans dzīvesveids, vienkārši iet kaut kur. Un tad slēdzam iekšā un redzēsim, cik kilometrus mēs nosteigāsim pa šo taku. Cik es zvariņš. Tu nedrīkst peldēties, tu pārkāp noteikumus. Saulīte pārkāp noteikumus. Mēs nosteigājām gandrīz 4 kilometri. Un tagad mēs dodamies uz mājiņu. Mēs tikko bijām veikalā. Sapirkt kaut ko, ko te varēja sapirkt, baigi te nekā nebija. Mēs Bērskroga tajā ķipa bistro, kur Elvī, tur tā kā kaut ko nopirkām, ko jau varēja nopirkt, bet nu paēduši būsim. Un jā, laidīsim lēnu garu uz to mājiņu. Mums gan sarunāts ir, ka mēs tur uz 4 būsim, jo viņam tur esot suns, un tad viņi ieliks viņu voljārā, lai, nu, es teicu, ka mums bailīgs suns, un tad viņa par visu parūpēsies tā, lai mums tur nav baigi jāiespringst un grūti savādāk būt. Bet jā, tagad dosimies lēnu garu uz mājiņu, un tad jau parādīšu jums, kā tur izskatās. Tāda mājiņa. Žēl, ka ir vēsts laiks, izskatās forši ārā sēdēt, bet es gan jau tāpat sēdēšu ārā. Vau, mums pat ir krokši. Tieši čības aizmirsām. Nu, pagaidām iespēja ir ļoti labi. Man ļoti patīk. Tik skaisti. Tiešām skaisti. Būs forši. Nežēlīgi skaistas. Es laikam esmu iemīlējusies šajā vietā. Tā aptuveni izskatās viss tā uz ātro. Gan jau vēl parādīšu kārtībā. Virtuvīte, kroksīši, pasta kādi smokiņi. Reku tur augšā ir golfa. Paskatieties, cik skaisti. Nežēlīgi skaisti. Ļoti skaisti. Un man viņi pat atstājuši bija zīmīti. Kur tu liki? Aiznes. Kur tu aiznesi zīmīti? Ļoti skaista zīmīta zaiga, lai skaista pēcpusdiena mūsu mājās. Vienkārši brīnišķīga uzņemšana un paskatieties opana. Un sonītim arī gardeviņš. Es mirstu nost. Cik mēs esam gaidīti. Wow. Bet to es saprotu. Nu, mēs izdomājām ar Enzo, ka mēs iesim apskatīt apkārtni. Nu, tādu kārtīgu pastaigu uztaisīt, jo gribās kustēties vienkārši. Mājiņa riktīgi foršas tiešām, bet tad, kad būs tumšs, tad arī atpūtīsimies. Bet pagaidām tas mir pēc riktīgiem sūdiem, jo var redzēt, ka ir nevārties tikai. Fuj, nē, to sūdus, nē, fuj, ejam tālāk. Nu, te ir tā kā mēslots kaut kas. Un tad te ļoti smirt pēc sūdiņiem. Ne? Tev jau patīk. Paradīze uzreiz. Sūdu bedra paradīze. Saulītē! Es teicu, ka sūdu paradīze. Mēs iegājām mežā, bet wow. Un pēc kartē, vispār, kartē skatoties,
Tad šeit kā ir Latvijas valsts meži. Vaigo taku te nav, bet staigāt te ir, kur ērces var salasīt. Mēs jau iepriekš vienu ērci atradām Enzo. Vienkārši uz kažoka staigājās. Tagad viņam vismaz, ka ir īsāks kažoks, ir vieglāk atrast. Jo iepriekš vienā pastaigā, pēc vienas meža pastaigas, mēs viņam atradām kaut kādas 16 ērces, kas ir pilnīgi traki. Sasodīts, te ir vienkārši kaut kāds, nekā piekšā tikai. Te ir reāli visāk diezgan lielā garumā grāvis. Kā mēs viņam varētu tikt pāri, es nezinu. Izskatās, ka nevaram. Sasodīts, nu. Kur tad, lai mēs ejam? Atpakaļ pa mežu, pļavu vienkārši. Jo kartē rāda. Nu tur ir kaut kāds nodalīts, tad tur sākas kaut kāds, vai ejam līdz šitam galam. Un tad varbūt mēs tiksim kaut kur tur pāri. Jo es saprotu laikam, ka šitas ir vienkārši atdalīts no Latvijas valsts mežu gabala. Nu jā, mēs atkal esam uz tā lauka, kas ir vienkārši viss nokaisīts sūdiem. Es ļoti sen nebiju tik ilgstoši gājis pa sūdiem. Laba smarža, laba pastaiga. Nu jā, izskatās, kad katrs tas zemes gabals, kam tur kas pieder, ja, nu, kartē kā atzīmēts. Tā ir kaut kāds grāvis random izrakts un tur nevar tikt pāri. Tikko arī aizgājām tur līdz tam galam. Tur ir vienkārši kaut kāda siena čupa. Tur pie staba izskatījās, ka ir kamera pielikta un kaut kas vēl. Nu, ka kāds tur novēro kaut kādus dzīvniekus, kaut ko tam līdzīgu, es nezinu. Nu, te nav kur aiziet. Es laikam mēs kaut kur ieejam un ejam atpakaļ vienkārši. O! Mēs esam pārāk tuvu viņām, viņas tagad muks prom. Es tā domāju, jep. Bye-bye. Nu jau kāds gabaliņš būs izstaigāts. Tagad, laikam, iesim atpakaļ uz mājiņu. Nu, ok, jā, tad jau mēs slaižam uz mājiņu, paēst. Man liekas, ka šis būs drausmīgi garlaicīgs video. Tāda sajūta vienkārši. Bet te ir tāds klusums un miers, ka tu reāli klusē, tu dzirdi tikai visādas putnus. Dzērvas arī satikām. Neko mēs beigi nedaram, es laiku tusējuši tajā krēslā. Nav te tik daudz vietiņu, sauli, piedu. Nav tik liels krēsls. Kāpēc? Apaļiem loptajiem, jā? Tādu gribētu. Kaut kas tie. Kas te notiek ar jaudumus? Jā. Nē, negribētu. Tātad mēs dodamies vakara pastaigā. Tie ir tīri uz saulrietiņa. Ļoti skaisti mākoņi. Ļoti skaisti smaka. Smaka skaista. Pieradīsim laiku.